26. martā Ludzas novada bērnu jauniešu centrā notika Ludzas novada senioru biedrības līdzdalībai no vecuma atskaites vēlēšanu sapulce. Viņi aktīvi piedalās Ludzas novada kultūras dzīves veidošanā, savu aktuālo jautājumu un problēmu risināšanā, aktīvi izsaka priekšlikumus Ludzas novada pašvaldībai. Sapulci atklāja biedrības priekšsēdētāja Vera Putāne. Diskusijā par pensionāriem ar biedrības dibināšanu oficiāli notika 2012. gada 17. oktobrī Ludzas Peltas namā. Šis bija atskaites punkts tālākai darbībai. Biedrība pastāv jau gadu, neizpalika arī sveicieni un laba vēlējumi no Ludzas novada domas priekšsēdētājas Alinas Gendeles un pārējiem sveicējiem. Cik es strādāju, mēs pulcējamies vienmēr diskusiju veidā, bet šodien tiešām ir nopietnas pasākums, jo jau ir pirmā atskaites pārvēlēšanu sapulce tieši biedrībai, līdzdalībai nav vecuma. Pareizi, līdzdalībai nav vecuma. Ja mēs gribam aktīvi būt, ja mēs gribam dzīvespriecīgi būt, ja mēs gribam aktīvi noteikt arī toni pilsētā un novadā, mums ir tās tiesības. Vēl es gribu it kā apbrīnoju jūs, ka jums ir ļoti daudz ideju. Tāpēc esiet tik mīļi, nāciet uz tautas namu ar savām idejām. Es tagad vienkārši priecājos par jums, ka jūs atradāt šo namiņu tā kā savu mājiņu, kur jūs nākat te gan vingrot, gan šūt, gan tamburēt. Par muzikālo noskaņu rūpējas Ludzas tautas namā folkloras kopa Dzēpari, kura melodijas uzmundrināja ikvienu klātesošo. Sapulcē tika ievēlēta jauna valde un revīzijas komisija, tika apskatīti dažādi svarīgi jautājumi un priekšlikumi. Ludza TV komanda biedrībai līdzdalībai nav vecuma novēl radošu un idejām bagātu nākotni.